40 dienas pagājuši starp mūsu sarunām, kas notiek tagad un kas notikās pirms laika. Kaut kas ir pamainījies? Jā, zin kā, iepriekšējo sarunu mēs sākām arī ar tavu pārsteidzošo jautājumu, kur mēs esam, un es viņu sapratu, kā sapratu, un sāku stāstīt no tā, un izgājām, jā. Tā, tad varbūt darām tā, ka tas, kas mainījies, varbūt es tev prasu, kur mēs esam, pēc visa tā, kas ir noiets, pēc visa tā, kad jautājumu paceļam augstāk, Nu jā. un paskatāmies, un pastāst tu, kā tev liekas, kur mēs esam nonākuši, kā mēs pirms tam tikko runājām par civilizācijām, par tādām, par meklējumiem, par kur mēs esam nonākuši, kur mēs esam. Baigi interesanti, jā, ļoti labs tāds kalibrējošs jautājums, jo pagājušreiz mēs bijām pie vārtiem, pa kuriem tu ienāci, un tagad mēs esam pie vārtiem, kur es aizgāju. Kur tu aizgāji, kur tu nonāci, jā. Kur es nonācu savā ceļā ļoti, jā, tā pavadiens ir redzams, jā. Kur mēs esam? Mēs joprojām esam saules vairotavā, un kaut kā tas, ko tu atklāji caur sauli, caur saules rita izmaiņām tādā redzamajā pasaulē. Es nolieku pirkstu tā jā, kā no tas jau visiem tagad skaidrs, kā Lauris ar pirkstā tā būs ko papildināt. Jā, tas iedeva tādu paļāvību tai sajūtai, kam es tā kā sekoju. Es tā kā sekoju tam, kad laiki mainās, kad ir tāda liela pārēja starp to, kas ir bijis, kas ir tā kā savā ziņā novecojis, ko vairs negribās lietot. Nesanāk lietot. Arī nesanāk lietot, notiek izgāšanās tajā, neskatoties uz to, ka tas ir tā kā ierasti, komfortabli un tā tālāk, jā, met ārā. Tas arī ir attiecināms uz attiecībām. Uz modeļiem, uz visādiem modeļiem, attiecību modeļiem. Jā, arī tur tā kā vairs nevar, tā kā bija. Un vispār šajā sarunā es gribētu par tām attiecībām arī vairāk parunāt. Un jā, līdz to notiek tā lūkošanās pēc jaunā. Un tas, kad ir izmainījies ļoti fundamentāli tas, ko mēs redzam, bet iespējams neredzam, tāpēc, ka skatāmies vēl ar vakardienas acīm, neļauj tā kā to ieraudzīt. Bet tajā pašā laikā sajūta līmenī tas ir. Un tāpēc ir drosme iet tos ceļus, kas tā kā nav iet iepriekš, neskatoties uz to, kad iespējams viņi ved aizaugušā mežā un nav tās taciņas, nu, pa kuriem tā kā tu varētu iziet caur to mežu. Sanāk tā kā pašam ļoti daudz ko attīrīt to ceļu, lai varētu doties tajā iecerētajā virzienā, kurā ir tā sajūta doties. Nu tā. Un es jā, par šito te, kad par to sauli, ja, kā balss, kad es tagad šīs dienas arī novēroju to, kad turpinās procesi, kad šīs apmākušās dienas un tie lieti, kas bija, kad debesis ir aizsegts un to sauli neredz, bet man izdevās te pa kaut kādas 2 dienas pa tādiem fragmentiem tā kā noķert to sauli, un es piefiksēju, kad tur, kur mēs sēdējām ar muguru pagājušreiz, ja, kur saulē būtu jāriet, kad arī tas ir mainījies. Un es sapratu to, kad viens ir zemes as mainās, kas ir tā kā zenīts, kas maina to saules zenīts, kas ir to leņķi pavērš tā kā vairāk uz ziemeļiem, šādā virzienā pagriež. Bet vēl ir mainījies viss, ka viņš vēl vienā plaknē pagriežos un otrā plaknē, jo riets arī ir aizgājuši kaut kur. Zenīts it kā stāv vietā pēc tām izmaiņām, kas bija, bet ka tas process turpinās. Un tas process turpinās arī es pieliekot klāt, kur mēs esam, ka mēs esam tādā kaut kādā trāpījuši kaut kādā portālā, ka tieši tagad notiek tāds tā kā kulminācija visām tām pārmaiņām. Jo arī pasaules notikumi to rāda, arī astronomiskie, ko mums iemet internetā, novērojumi par visām komētām, tiem 3i atlas un kas tur viss rādās, kad viņi tagad nāks ārā, tagad būs pārmaiņas. Bet tikko viņš iznāca, mēs jau zinām, ka viņš ir mainījis kaut ko, ja, kur var redzēt to projekta
projekta, kur cilvēki ieprojektējuši un pasniegs vēlamo sev to rezultātu, ja? Bet, kad viņi arī ir noķēruši to portālo fenomenu, ja? Kad tagad kaut kas mainās un uz tā pamata grib panākt savu, bet tieši tas, ka mēs tagad esam punktā un arī iepriekšējais raidījums un iepriekšējie darbi 2 gadi par to sadzīves maģiju, tā bija tāda kā paredzēšana, lai trāpītu šī punktā, jo nākošais gads jau ies ar pilnu sparu, atseksies tas, ko mēs meklējam. Tos modeļus, tos variantus, man tā liekas, ja jāatbild, kur mēs esam. Tādā kā laika koordinācijā, kas ir laika telpa saistīta, laiks ar telpu kopā. Tā. Tie tādā kā novērojumi, tā kā mēs iepriekš teicām, pietiek šaubīties. Pietiek šaubīties, trenējam reakciju. Trenējam reakciju, nesēžam un negaidam vēl apliecinājumus. Sākam virpināt. Mums ir jāsāk. Ja jau mēs, kā saka, esam to šaubu periodu izgājuši, jo es domāju, ka viņš jau katram ir savā laikā. Jā, es vienkārši atkal pirkstu un piebildu uzreiz, ka nevis ir jāsāk, bet mēs jau esam sākuši. Jā. Mēs jau esam sākuši, jā. Un tad varbūt mēs varam noformulēties tajā, ko tad mēs esam izdarījuši, pie kā nonākuši. Un tāpēc es tā ieskicēšu, un pēc tam tu paturpinās, ka mēs esam nonākuši pie tā, kad jāpulcējās vīriem, jo mēs esam vīri. Un mēs varam atbildēt to, kas mums ir jādara. Mēs nevaram sievas mācīt, jā, viņas pienākumos. Viņām ir jātiek pašām galā. Un mēs esam vīri, un mēs esam iesākuši un nonākuši pie tā, kad ir jānāk kopā vīriem. Likt kopā vīru viedokļi, vīru galvas, vīru pleci. Un mēs pat esam, ko mēs esam pat izdarījuši, ja, kad mēs esam nosprauduši, ka mēs jau esam palaiduši vektoru, lai viņi sāk satikties. Jā, tas notiek. Tas tiek pieredzēts, ir augas to pieredzēt, un tas notiek, jā, tas notiek. Es to pieredzu, citi vīri to pieredz, un es domāju, tas ir neizbēgami, ka mēs kā vīri nāksim kopā. Tas ir pamats tam, lai mēs vēl vairāk iegūtu tādu vīrišķību, lai mēs veidotu tīklojumu, kas ir spējīgs pārdzimt, runājot katram pašam pa sevi un arī kopumā kā sabiedrību. Jo tas, ko mēs piedzīvojam, tas ir tāda tā kā savā ziņā agonija, un tas ir tik uzskatāmi, kad es domāju, ka nav par to jārunā, ka tas ir redzams, un tad ir jautājums par to, kas varētu būt alternatīva. Un es tikai piekomentēšu klāt, ka tas nav tikai runa par to, ka mēs tagad tikai vīri. Tā mūsu vīru būšana iet uz to, un galamērķis ir to, lai mēs būtu gatavi runāt ar otru pusi, ar sievišķo pusi. Un tad radīt veselu, nevis tikai pusīti viedokļi, pusīti redzējumu, bet veselu redzējumu, veselu pasaules to redzējumu, skatījumu. Ja? Lai būtu vesela sabiedrība. Jā, un lai būtu tas, ko veseli mēs visi esam, lai būtu tā vienlīdzība, ko mēs saucam, kur visi ir vienādi, jā, visi vienādi, bet katrs ar saviem uzdevumiem, katrs ar saviem pielietojumiem. Un tāpēc, jā, un tā nākšana kopā, viņa jau, tāpēc es saku, nevis mums ir jāsāk, mēs jau esam sākuši no iepriekšējās tikšanās reizes, kad mēs teicām, zvaniet, mēs šeit esam, bet pazvanīja, un tieši vīri pazvanīja, un kaut kāda atgriezeniskā saikne, un ja mēs tagad to sēriju tā kā turpinam, ja, tad mēs atkal sakam, mēs šeit esam, zvaniet un nākat kopā, jo mēs varbūt nesauksim vārdos un datumos, bet šīs satikšanās jau notiek.
viņas jau notiek, un mēs jau esam procesā, un mēs ejam šo ceļu, un, kā saka, esam gatavi, lai vīri met to savu, nezinu, kā viņi nosauc, kūtrumu, tādu lepnību, tādu, ko te esi, tādu, vienkārši ņem un dara, ņem un zvana, ņem un tiekamies un daramies, tā kaut kā. Jā, tur ir droši vien, ka vairāk tie etapi vai veidi, kā tikties. Protams, tas mērķis ir vienoties starp vīriem, un tad, kad vīri savā starpā var vienoties, tad arī var sākt darīt un ļoti daudz ko izdarīt. Bet viena daļa noteikti ir arī tāda dziedinošā, jo mēs visi kaut kādā ziņā jāatzīst, esam tāda savā ziņā slima sabiedrība, tāpēc, ka mēs nespējam nest to vīrišķības vēsti kā vīrieši un sievietes kā sievietes, un tad iespējams notiek kaut kādas pat maiņas lomās, tāds liels apjukums, un tas sāpina dvēseli, un tas neļauj piedzīvot to, ko tad tava sirds augst, un ir ļoti daudz traumas ar to tā, un ir tāds periods, nezinu, cik 100 gadus piedzīvots, kad mēs neatrodam sevi dzīves laikā. Tas, man liekas, ir tas galvenais dzīves uzdevums. Tas ir tāds garīgais ceļš katram pie sevis vai pie Dieva vai pie augstākā spēka, saucam to, kā gribam, bet viņš ir jāieliek šūpulī, viņš ir jāieliek ikvienā augšanas solī, lai to varētu vecāki sniegt, lai būtu piemērs, vecvecāku piemērs un tā tālāk, lai būtu. Ja ir arī tādas skolas, kas to var sniegt, lai ir skolotāji pieejami, un tā ir tāda milzīga, tāda liela apjoma darbība, kas ir nepieciešama, lai šīs veselīgās sabiedrības veidoties. Jā, un es piekrītu, kad sākumā mums ir jāspēj vīriešiem to savu darbiņu izdarīt, augt vīrišķībā, augt garīgumā savā, daloties, atbalstot un vienojoties. Un tāpat tās arī ir māsība, kas var to darīt sievišķīgi. Un tad, kad tas ir, man liekas, dabīgi notiek savienošanās, veselīga, laimīga savienošanās, lai tālāk būtu veselīgi bērni, laimīgi bērni, kas ir arī tādā ziņā viens no tādiem pamatmērķiem dzīvē, piedzīvot laimi uz zemes. Jā, man patīk, kā tas laimīga un veselīga satikšanās, laimīga un veselīga savienošanās. Uz to kā mēs ejam, lai būtu viens vesels kā cilvēks, kā cilvēce jaunā pasaulē. Un tā sāpe, ko tu pieminēji, man arī tā sāpe varbūt ir tāpēc, kad laiks ir pienācis. Un to rāda planēta, Zeme, Saule, kosmos, visas globālās pārmaiņas, kas notiek restarts pasaulē. Ja? Laiks ir pienācis, un tāpēc ar tā deksme dvēselē, ka viņi grib to piedzīvot, viņi grib saprast, viņi grib atrast, un davai, sākam, kur ir, daram. Jā, dvēselē sāp, kad viņa zina, ko viņa grib, bet viņa nevar vēl to pateikt, viņa nevar tādā virsrakstā un afišā izlikt, ja, viņa gaida, ka tas cilvēks pats... Gaida. Tas ir ļoti raksturīgi, ļoti cilvēcīgi šim laikam. Un dvēseli var gaidīt, cilvēkam nevajag gaidīt. Dvēseli, lai gaida, bet cilvēkam ir jāsāk darīt, tur tā lieta. Jā, dvēseli var pagaidīt arī citu dzīvi iespējams, bet... Jā, cilvēks ir... Tā cilvēka apziņa, prāta apziņa gribētu to tagad piedzīvot. Bet tā ir tāda veselīga misijas sajūta, kad šī dzīvē gribās kaut ko izdarīt. Tas jau nav slikti. Tad par to izglītību es varbūt tad padalīšos par to arī saistībā ar attiecībām, ko mēs tagad runājam. Kad man arī tāda sava veida ir bijusi evolūcija tajā izpratnē par to, kādu izglītības platformu es gribētu radīt, kādas skolas varētu dzimt. Ir kaut kas, kas ir nemainīgs, bet ir kaut kas, kas paver labāku skatu uz to un arī spēja labāk izskaidrot cilvēkiem. Jo
tad, kad tu stāsti kādam par to, ko viņš nekad nav redzējis, tas ir diezgan sarežģīti. Tas tāpatās kā, kad tāds labs stāsts ir par to ziloni, ko lika raksturot 6 aklajiem, un katrs stāstīja kaut ko pilnīgi citu. Jā, bet šeit pat nav tas, kas bija tiem 6 aklajiem, kur bija katram savs skata punkts. Šeit pat nav tā skata punkta, jo viņš ir jāpiedzīvo. Tas ir tas, kad jāpiedzīvo. Jā. Un jā, tas pēdējais, ko es tā kā varētu izmantot, lai izstāstītu to, ko es tā kā redzu, to, ko es tā kā jūtu attiecībā pret skolām, pret izglītību, pret augšanu, ir, kad skatīties uz šo procesu kā attiecībām, kad kaut kādā ziņā viss tas dzīves ceļš mums ir attiecības, mācīšanās par dažādām attiecībām. Attiecības pret visu, vai nevis mācīties attiecības, bet mācīties tā kā būt kopā ar to, kas nāk tavā dzīves ceļā. Un sākotnēji ir tas it kā tas vektors izteikt uz ārējo pasauli, tāpēc, kad acis rāda to, ko tu neesi nekad redzējis, un ir tā cilvēcīgā vilkme izzināt nezināmo. Ir tāds ielikts veselīgā cilvēciskā. Jā, kods, tāpēc sākumā droši vien pirmajos 2 vai 3 gadu tas notiek, kad ir izteikta vēlme to iepazīt. Un tad mēs iepazīstam citus cilvēkus, mēs mācāmies ar viņiem sadarboties, komunicēt, dzīvot kopā. Un pirmā skola ir ģimene. Un tālāk jau ir skolas, kurā ir citi cilvēki, savādāki cilvēki nekā ir bijuši iepriekš, un tā tālāk, līdz mēs arī nonākam līdz vīriešu-sieviešu attiecībām, kur mums arī ir sākas pilnīgi jauna pasaule, kas tādā bērnībā nav pieredzēta. Viņi ir tā kā ar citām sajūtām, citām acīm skatīts, jo ir kaut kas, kas pamostās noteiktos dzīves posmos. Un arī tās mēs mācāmies tā kā visu mūžu garumā. Nevarētu teikt, ka mēs, tad, kad satiekam sievieti kā vīrietis, esam tā kā gatavi, tā kā sagatavoti dzīvei kopā vai attiecībām ar otru pusi. Tas ir tāda liela māksla, kas tiek izkopta. Un tā ejot, mēs nonākam beigās līdz lielākām attiecībām, kas mums tā kā ir, un tās ir ar sevi, vai ar Dievu, vai ar augstāko. Un tur arī prasās savas iniciācijas, lai mēs būtu laimīgi tajā savā dzīves ceļā un piedzīvotu tādas savas būtības atvēršanos un sūtības izpildi. Tā kā, ja mēs tā skatāmies, tad skolā mēs esam no piedzimšanas līdz pat tā aiziešanai. Un ir interesanti, ka šajā laikā kaut kādā arī tās būtiskākās prasmes, tādā kaut vai profesionālā areālā parādās, kad tieši šīs arī tiek prasītas. Tavs vispieprasītākās prasmes šobrīd ir tās, kas saistās ar attiecībām. Un tā ir komunikācija, tā ir sadarbība, tā ir empātija, tā ir spēja dažādās komandās nonākt pie vēlamiem rezultātiem. Un tad varbūt, ka mēs paskatāmies, vai vispār šis aspekts tādā izglītības vai skolu kontekstā, vai viņš vispār ir pacelts. Jā, jo tur ir, tas nozīmē, ka tev ir jāpārvalda ne tikai, ka tev jābūt ne tikai zināšanām un prasmēm par zināšanām vai spējām pielietot zināšanas, bet tas ir drīzāk darīšanas prasmes, kas saistās ar emocionālās inteliģences tā kā joma, kas ir viss tas, ko es minēju. Neverbālā komunikācija vēl ļoti svarīgs aspekts, ja, kas ir, kur mēs tādā sarunā, ja mēs runātu un cilvēks spētu uztvert tikai vārdus, tad viņš neko nesaprast no tā, ko mēs runājam. Un tā soli pa solim mēs nonākam, kad mums jāmācās savā ziņā valodas. Mēs varam sadalīt to pasauli tā kā daļās, kad ir tā valoda, ko mēs lietojam, bet ir vēl mūzikas valoda, ir mākslas valoda,
ir matemātikas valoda, ir sakrālā lingvistika un vēl un vēl. Mēs būtībā visu pasauli kaut kādā ziņā varētu raksturot, ka mēs mācāmies kaut kādu valodu, lai būtu kopā ar cilvēkiem, lai būtu sekmīgi savā ceļā, sasniedzot savus mērķus, piedzīvojot to, kas jāpiedzīvo, un arī spējot tikt pāri kaut kādām grūtībām, kritumiem, neveiksmēm, kļūdām, kad arī tas ir daļa no tāda dzīves valodas apgūves. Un līdz ar to tas fundamentāli maina to priekšstatu par to, kādai būtu jābūt izglītībai, kādai būtu jābūt izglītības sistēmai vai skolām. Un tie daudzie jautājumi liek meklēt atbildes, ar ko tu būtu mierā. Nu tā. Nu jā, mierā, nevis lai apstātos, nomierinātos, bet lai dzīvotu, jā. Lai sirds būtu mierīga. Jā, un varētu piedalīties šajā kosmosā un pasaulē. Nu redz, jā, un man liekas, kad mēs runājam par to, kas jau ir daudziem cilvēkiem nobriedis, un šīs sajūtas, un šīs vēlme atrast un izmēģināt ir jau daudziem citiem cilvēkiem jau klātesošas, un lai mēs atkal vienkārši plaši neiebrauktu filozofijas teritorijā un nesāktu tikai filozofēt, tad manā skatījumā tas ir, lai mēs nonāktu pie šī kopuma, kas ir vesels, vienkāršs un ģeniāls priekš cilvēka. Mums ir jāspēj vienoties, komunicēt, veidot attiecības vīrišķajam ar sievišķo, lai mēs varētu šajā aspektā vienoties un saprasties, mums ir jāiemācās runāt un veidot attiecības katram savā vīrišķajā un sievišķajā. Un tas tā kā pa tādām trepēm tad sanāk pie tā gala rezultātu. Un mēs esam tajā posmā, kur mēs esam sapratuši, kad ir viss šis te jāmācās. Jāliek galvas kopā tāpēc, lai nepārvēršās plikā filozofijā, lai tas izpaužās arī formulējumos, plānos un darbos un noved pie kaut kāda rezultāta. Tad vīri dara savu, ko mēs tā kā varam nosaukt kā brālību. Sievas dara savu, ko mēs tā kā varam nosaukt par māsību. Un tad sanākam kopā un atkal filozofējam, atkal spriežam un nonākam pie kaut kā tāda, kas varētu visiem veselīgi un laimīgi un priecīgi patikt, kad mēs uzbūvējam šo piramīdu un uzliekam augšā šo te, ko esam paši piedzīvojuši. Un tā kaut kur. Un tur ir vajadzīgi vienkāršas darbības, vienkārši dot ziņu par sevi, veidot koordināciju, veidot saziņu, sazināties un sākt, kā saka, sākt. Figurēt. Jā, tas labāks vārds. Figurēt. Jā. Jo savādāk, ja nefigurē, tad velk uz tiranizēšanu un jandelēšanu. Tā kā Jā, tiek atlikts. Pašplūsmā, ja palaiž pašplūsmā, tad tur beigās nekas nesanāk. Jā. Pieminot iepriekšējo sarunu, kad pietiek šaubīties, un nu jau ir tā, kad rokas, kā saka, rokas nievas, jo ir varianti, un man arī nākās, kā saka, daudz runāt un tikties ar cilvēkiem, kas brauc pēc tādas kā konsultācijas, pēc padoma, un es tā secināju, kad brauc tāpēc, kad nav variantu, nav piedāvājumu, nav ierosinājumu, un tad man tā sajūta, ka tās rokas gribās berzēt. Nu, ir varianti, ir piedāvājumi, jau mēģināts, ir eksperimentēts, ir sanācis, ir tikai tas, kad, redzi, viens es ar savu pieredzi, tu viens ar savu pieredzi, nevaram to kristalizāciju dabūt, mums vajag kopā nākt, lai mēs varam to saprašanu, tās pieredzes kristalizēt.
Un man ir tā, kad daram, nākam un daram, tikai tas ir pirmais, kas vajadzīgs satikties. Vajadzīgs satikties, sanāk kopā, meklēt, sākt kustēties, sākt veidot to komunikāciju. Jā, tā atvērtība ir radusies, un lai nonāk pie tās kristalizācijas, atvērtībai ir ļoti liela nozīme. Ja mēs varam atvērt, ir tāda U-teorija, kas vienkārši māca, kā mācīties no nākotnes, kā to nākotni kristalizēt šajā brīdī. Un tur ir par to, kā, lai mēs pie tā nonāktu, mums ir jāatver prāts, sirds un griba, kad mēs esam kaut kādā ziņā tīri no tā, ko mēs gribētu, no tā, ko mēs esam pieredzējuši, lai mēs varētu ieraudzīt to bildi, jo kamēr mēs skatāmies uz nākotni, ka mēs viņu gribam noteiktā veidā, ja, tas īsti nav par to, ka mēs tā kā kaut ko vispār varam izdarīt. Jā, un es vienkārši precizēšu uzreiz to pirkstu nolieku, ja. Es tieši šodien nācās runāt par nākotni, tu pieminēji to nākotni. Man tas skaidrojums, tas pats, ko tu saki, kur ir tas mirklis, ja, ka viņu vajag skaidrāk. Pagātne, tagadne, nākotne. Ja? Mēs nākotni veidojam caur tagadni, ievelkot viņām iekšā pagātni. Un tā kā mēs, lai kā teiktu šeit un tagad, mēs tāpat dzīvojam no savām atmiņām, no savas pieredzes. Tu tāds astotnieks, jā, laika centrā. Jā, un velkam, bet no caur tagadni mēs ievelkam iekšā, un tas, kā mēs ievelkam tagadnē, to pagātni ievelkam, no tas ir jautājuma, kā mēs ievelkam, veidojās nākotne. Kāda būs nākotne, ir atkarīgs, kā mēs izejam cauri tai tagadnē. Un tas ir tas tagadnes mirklis, kad tur viss nevar būt šeit un tagad un sēdēt. Ir jādod vektors, ir jādod impuls, ir jādod sava griba, savs nodoms, sava saprašana, sava varēšana. Un tas ir, kā mēs laikā, kā mēs ejam, jo tas caur tagadni viss notiek, uzreiz tagadni pārkļūst par pagātni viss, bet mēs caur to astotnieku uztaisam to ceļu uz nākotni. Un tad, ja to dara manā skatījumā gudri, apzināti, ar sirdi, ar prātu, ar dvēseli, nu visu liekam kopā, tad viņš sanāk veselīgi. Tad tur beigās ir jāsanāk. Nu, tas tā, un tagad tāpēc arī tā kopā sanākšana ir vajadzīga tāpēc, lai efekts būtu precīzāks. Lai visiem noder, jo tāda ir Dieva griba, viņš šo pasauli pieskata, lai visiem ir labi. Un mums ir pēc viņa tāda norādījuma, var teikt, nu, tas jāizdzīvo, jāizfigurē. Jā, jāizspēlē. Nu jā, nu tad aicinu vīrus, kam rezonē tas, par ko mēs runājam, sazināties un tiekamies vīru apļos vai vīru sanākšanās, vai saucam to, kā mēs par to vienojamies. Jā, un es vēl tā teikt precizēšu, jo tas vīra vārds arī ir tāda konkrētība, es precizēšu, vīrus aicinam. Jo šogad es sāku sakrālot ģeometriju, un es tā ļoti maigi pateicu, vīrus kustinam. Sanāca kā vienmēr, visi kopā, bet mēs, nu, tā kā sākam, viss tas bija paredzēts, viss tas ir normāli, bet vīrus aicinam. Vīrus aicinam? Jā, vīrus. Izklausās kā vīrus. Jā, zemtekstam visur jābūt, zemtekstam, jā. Jā, lapsī. Lapsī.